LMT virslīgas ģenerālsponsors Latvijas mobilais telefons. Sponsors Nordea. Arī pieteikumā Skonto komandai, kas ir otrs tāds balsts vidējā līnijā. Un tādā ziņā, protams, tas viss smagums šodien gulsies uz Igoru Tarasu. Izīrēt, un līdz ar to vismaz, vai tas tā tiešām notiks, tas ir cits jautājums, bet viņš ir, Kaspars Dubrī tiešām spēlētājs, kurš ir iekritis acīs. Aleksejs Višņikovs soda laukumā ļoti laba pozīcija. Un Zjuzins iespēja atklāt rezultātu. Arturs Zjuzins atklāja rezultātu 1-0. Skonto izvirzās vadībā un pirmās ambīcijas, pirmais pieteikums uzvarēja šajā spēlē. Ir noticis spēles 13. minūte. Es tikai gribētu pie Ventspils izvirzās vadībā. Jā, Ventspils izvirzās vadībā, jā, tas būs precīzāk, protams. Un runājot vēl arī par pirmkārtam tiešām skaista kombinācija. Redzam, Aleksejs Višņikovs ļoti asprātīgi, var teikt, pat nospēlēja, jo viņš varēja pēc būtības izdarīt citienu arī pats, gan Leņķis bija. Viņš sacīja, ka jābūt mazliet tehniskākam vēl, ja grib būt malējs pusars Žigajevs. Mēs jau tā līdz galam droši vien arī neuzzināsim, kāds tad ir īsti trenera Dzevitjeri. 1-1. Kaspars Dubra. Šķiet, viņam tie ir jau 4. vārti šajā sezonā. Katrā ziņā sezonas izskaņa visai rezultatīvi. Biežāk viņš sita vārtos ar galvu un bieži apdraud vārds sitot ar galvu, bet šoreiz redzējām bija veiklākais tieši aizsardzības centrā. Skonto komandas centra aizsargs, redzam Tarasovs cīņā par bumbas. Viena nav piespēle Lukē, kā sanāk, un Bulvītis šķiet, Bezpālaus arī viens no tiem, kas jaunie spēlētāji pamazām aprod ar virslīgu, un pēc tam jau Skonto var no Olimpa paņemt daudz gatavākus spēlētājus un spēlēt veiksmīgāk. Ventspils šajā ziņā gan varbūt arī nav izņēmums, jo Ventspilī arī tas otrs klubs tranzīts spēlē. Žigajevs, fantastiski vārti, Jurijs Žigajevs, 15. vārti sezonā, un šādā brīdī negribot nākas pacelt balvas toni, jo šie ir viena no skaistākajiem vārtiem, ko esam redzējuši šo sezonu virslīgas čempionātā. Trāpīja tik precīzi, tur var stāvēt 3 iksteni un vēl Koļinko droši vien aiz muguras, un tas nepalīdzētu glābt komandas vārtus, cik skaisti un precīzi sita Jurijs Žigajevs. Es laikam grēkoju visu laiku sakot, ka Jurijs Žigajevs. Līdz ar to rezultatīvāko spēlētāju sarakstā Jurijs ar 15 vārtiem šobrīd ir izvirzījies 2., 3. vietā, bet mēs zinām, ka paralēli notiek vēl vairākas spēles, tajā skaitā arī Liepājas Metalurgs un Liepājas Metalurgas sastāvā. Es pieļauju, ka arī šī spēle pret Ķīnu tāda varētu būt pārāk daudz eksperimentēt. Protams, arī ar valsts vienību nevar. Mums nav arī tik daudz to spēlētāju, kurus varētu likt. Jā. Bīstami, kas pa vārtiem, Tarasovs 2-2, fantastisks sitiens. Šovakar visas līdzuteikas ir Skonto stadionā noteikti nenožēlo to kvalitātes sitienos, kādu ir redzējuši. Jā, no 4 gūtajiem vārtiem, es teiktu, 2 ir tādi no tās top līmeņa vārtiem, kas gūti. Tie 2 tādi varbūt klasiski cīņas vārti varbūt bija, tad 2 gan Jura Žigajeva sitiens, gan tagad Tarasova sitiens. Petersons. Piespēle Armanda Petersona izpildījumā, un Tarasovs izmanto to, ka ir augumā ļoti ražens spēlētājs un fantastiski precīzi šis sitiens. Ja vien nebūtu tik tukšs trivīns, šo video varētu aizsūtīt arī kaut kur uz Eirosportu. Tad varbūt kāds sānu iemetiens vai gala līnijas, bet nevis, lai spēle uzreiz turpinātos. Renārs Rode, piespēles priekš junioram. Un tas ir arī viss. Varam Ventspils niknākajiem konkurentiem šajā sezonā. Komandas vadība, bet Ventspilnieki dodās pateikties līdzjutējiem. Bet, protams, Ventspilnieku šī pateicība, protams, ir daudz mazāk tāda prieka pilna nekā skontieši. Lūk, skontieši pie saviem faniem.